Es gaidīju daudz sliktākus apstākļus. Tik tiešām ir jāsaka paldies, ka vispār ir sniegs un kad ir tik labi apstākļi Latvijas slēpošanas savienībai, jo tikko mēs bijām vēl Somijā ar izlasi un tur bija tik tiešām diezgan briesmīgi apstākļi, lai gan tas ir tālāk uz ziemeļiem, taču jā, šeit bija daudz labāk. Latvijas izlase. Un šodien tad viņi arī sarūpē vissaldāko dāvanu savā pagājušā vārdienā, kas bija piekdienā. Nu, Latvijā ir tā, kurš nobrauc uz visu to trasi, tas arī uzvar. Nu, šodien kaut kā mazliet vairāk laikam bija mana diena. Arī segums man ļoti uzlabo garstāvokli, ja tas segums ir tāds apmierinošs, ciets, kompakts, tad arī pilnīgi ar citām emocijām var doties trasē. Tā kā Latvijā var notikt jebkas. Tāpēc arī ir tā ļoti interesantā spraigā cīņa starp visiem, ka īstenībā tu dienas sākumā nezini, kurš tad būs tas favorīts, kurš var vinnēt, kurš var zaudēt. Tāpēc tas viss padara tik ļoti interesanti Latvijā.